tevi sauc? Mani sauc Ilze. Un tevi? Mani sauc Adrija. Lukas Sperks. Emīls. Oskars. Diana. No kuras skolas tu esi? No Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas. Es esmu no Tallas sākuma skolas. Aiz kāda sākuma skolā? Šīs. Rīgas valsts ģimnāzijas. Vai tu uztraucies pirms šīs olimpiādas? Es teikšu, neaiz būs slikti. Vispār uztraukums tikai tagad sāk bišķiņ parādīties, bet iepriekš es skatījos tā bišķiņ vienaldzību šito, es nezinu. Vai jūs speciāli gatavojāties šai olimpiādai? Atklāt sakot, nē. Jā, mēs gatavojāmies. Cītīgi. Mācījāmies no paša sākuma, no pamatiem. Tā īpaši baigi nē. Ar savām zināšanām jums šķiet, ka jūs labi zinat un jums labi veiksies. Nē. Blakus stāv Rīgas valsts ģimnāzijas informātikas skolotājs. Es uzdošu pāris jautājumus par olimpiādu. Kādēļ šogad dalībnieku skaits ir mazāks nekā pagājušajā gadā? Mēs pilnveidojam atlases mehānismu, ierobežojot testa izpildes skaitu, jo pagājušajā gadā testa nebija ierobežojums, un līdz ar to testu varēja pildīt tik ilgi, kamēr viņi nokārtoja veiksmīgi, un līdz ar to iekļuva olimpiādē. Šogad to varēja darīt tikai 2 reizes, bija ierobežots laiks, un līdz ar to arī skolēnu skaits bija mazāks, kuri iekļuva šajā testā. Paldies! Un vai kāds ir dalībnieku skaits, no cik daudz skolām ir piedalījušies šajā olimpiādē skolēni? Šogad 6. klases skolēni bija no 41 skolas Latvijas, un 9. klases skolēni bija no 40 skolām. Un kurā olimpiādē ir vislielākā konkurence šogad? Tradicionāli tā, protams, ir angļu valoda, kur ir visvairāk konkurence. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šogad tas skaits ir krities saistībā ar atlases kārtu, bet tāpat tas ir visai liels, kas tuvojas, manuprāt, pār 300 kopā 6. un 9. klases skolēniem. Un pēdējais jautājums, ko es vēlētos noskaidrot, kāds ir jūsu novēlējums šiem olimpiādas dalībniekiem? Veiksmi, veiksmi, veiksmi. Un nāk pie mums mācīties, protams, pēc veiksmīga starta olimpiādē. Lielas paldies! Paldies! Oh, this is so delicious. It's so tasty.